Čau, Dzintara. Man tev jautājums par kamerām. Ieteiksi, kas jāņem vērā, izvēloties kameru? Jā, varu tev ieteikt noteikti. Tur ir daudz lietas, protams, visādas features un ekstras un izšķirtspējas un spējas un krāsas un dizaini un tā tālāk. Bet, ja skatāmies tādā īsumā, visvienkāršākais veids cenu kategorija nosaka arī kameras kvalitāti idejiski. Ja. Lētāka kamera, tur, protams, ir budžeta klases, lētāka kamera būs vājāka izšķirtspēja, nebūs varbūt analītika un tādas lietas, bet tādā vēl virspusējā veidā sadalās grozāmās, negrozāmās, tad formfaktori, izšķirtspēja un ir analītika un, protams, tā nakts redzamība. Un tad ir vēl visādas audio un tādas lietas. Un tas viss veido to cenu. Ja? Ir ļoti labi, var atrast pa 100, pa 80 eiro, 4 megapikseli un uz augšu. Un, protams, ir ar analītiku tādas, kas ir ļoti labi, sākot no 150 Analītika eiro. atšķir lapsu no cilvēka? Jā, pareizi. Analītika atšķir dzīvnieku, cilvēku un transportu tādā veidā. Numurzīmes. Numurzīmes tā ir atsevišķa kategorija, kur atpazīst mašīnas numurzīmes. Okay. Tagad es uzzināju kaut ko vairāk. Lūdzu.